Lampūna. Lampa. Okay. Interhals Bendar de Žemaikas. Dopas kartas. Startas 3-4. Startas of 9:27. Brauksas pa priekšas Jonas Matulonas. Kā tu saproti, ka Matulonas brauc pa priekšu? To ir saprast. Mums te Latgalītē tā ir. Pa ploto galu. Jā, pa ploto galu. Un nesauc mani te pa Kuzmiču. O, tā. Nu, tālāk, lūdzu. Ko tā? Iepazīstini skatītājs. Skatītājs. Rallija programmu. Tā, rallija programmā. От до сих. Два раза. Это на сервис. Ну, Всё ясно. примерно так. Ralli beidzas. Paldies. Ralli beidzas. Tātad esam nobraukuši pirmos 6 ātrumposmus ar jauno mašīnu. Sajūtas ir interesantas. Riku Raivis, mans pilots slavenais, 5-kārtējais Latvijas čempions. Jā, viņš pamet studiju. Jā. Nu, pirmo ātrumposmu nobraucām, jāsaka, tādā treniņa režīmā. Nezinu, kāpēc tā plānojuši nebijām, bet tā sanāca. Nu, pēc tam sapratām, kad ir jābrauc drošāk, sākām braukt drošāk. Tas arī parādījās uzreiz rezultātos. Nu, jebkurā gadījumā mašīna ir vēl jāapgūst, sevišķi sacensību režīmā. Un tāpēc es uzskatu, ka pagaidām mūsu 4. vieta absolūti pēc 6 ātrumposmiem, ja pēc pusrallija ir diezgan laba un arī varbūt objektīva. Andis tomēr ir braucis testus un viņš tomēr ir pašreizējais Latvijas čempions. Tā kā viņš savu čempionu titulu šobrīd godam aizstāv. Māris brauc ar Evo 9, ko viņš labi zina. Ceļi viņam zinām, tā kā principā man viņa ātrums tā ļoti arī nepārsteidz. Un Jānis Feldmanis jau bija ātrs pagājuši gadu, teiksim. Ar mašīnu viņš jau brauc pusotru gadu. Mašīnu viņam zinām. Lai viņš nobrauc līdz galam tik stabili. Tad būs jāsaka, ka viņš tiešām ir pieaudzējis gan tempu, gan stabilitāti. Bet mēs vēl, es domāju, kaut kur pieliksim un paskriesimies vēl par to 3. vietu. Andi, būsim reāli šodien noķert, būs ļoti pavilti, ja viņš ļoti kaut kur nokļūdīsies. Bet trīniekā mēs varam iebraukt, un mēs, es domāju, to arī mēģināsim. Un kā ar tehniku? Vai viss kārtībā? Tehnika viss ir kārtībā, ceļi ir šauri un ar ledus gabaliem pa malām, tāpēc esam apskārtējuši bumperi.